Izskatās, bet šeit mēs likam tā, slinovu lēnām mēģinam nobeigt, bet arī nekā nesanāk līdz galam. Te mēs esam ielikuši šo dekoratīvo šprosu, ko liek iekšā stiklā, nestandarta krāsotā tonī šeit. Un nāc otrā pusē pasties. Un otrā pusē arī ir tāda paša lamināta, kā ir nolaminēts koks, esam ielikuši arī iekšā šprosīti, tieši tāda paša formas. Kāpēc nav otram stiklam vēl uzlīmēts? Otram stiklam mēs līmēsim pa virsu līmējumās. Ja, šis ir variants, kad viņš ir starp stikliem, ļoti viegli nomazgāt, nekas netraucē, viss smuki izskatās. Bet šeit mēs liksim to, kad stiklam līmē virsū tieši, ja, kas izstās masīvāk, lielāk. Ja, tāpēc mums viens būs ar un viens būs bez. Tas netraucēs, kad tu bīdīsi dūtiņas? Nē. Tā sprosīta neizies ārpus šīs te plaknes. Un arī otrā pusē. Viņa būs līdz ar plakni. Kā šai cilvēks, ja grib tādu zīmējumu smuku mājā, viņš var izvēlēties, vai mēs liekam iekšā stiklā, vai mēs līmējam uz stikla virsū. Ja? Un šeit mēs no attāluma var pastīties, mēs piemeklējam līdzīgu toni, kā tam pašam profilam. Ja, tas ir nestandarta izpildījums. Domāju, ka sanāca ļoti labi. Kā tev liekas? Ir labi vai nav? Ļoti labi, Mārtiņ. Skaisti. Tā kā jā, lēnām kaut ko papildinam, cik laiks ir.